ļoti daudzi spēki un arī cilvēki gan Eiropā, gan ASV līdz pēdējiem cerēja, ka Vladimirs Putins neaizlidos uz Aļasku. Viņi cerēja, ka tikšanās nenotiks. Viņi cerēja, ka bija pat tādi, piedod, stulbi raksti par to, ka tagad Trumpam vajadzētu arestēt Vladimiru Putinu, kad viņš nosēdīsies Aļaskā. Te, manuprāt, ir ārkārtīgi bīstama lieta Eiropai un Zeļenskim. Viņš paziņoja, ka viņš ir praktiski izdarījis visu, ko viņš varēja, lai sasniegtu mieru. Otrakārt, tagad viss ir atkarīgs no Zeļenska. Respektīvi, Arnold, manuprāt, tas ir tā, ja Zeļenskis un Eiropa nepieņem attiecīgi šos te noteikumus, tad Donalds Trumps ar mierīgu sirdi nozīmēs viņus pa vainīgiem. Viens no uzvarētājiem ir Vladimirs Putins, otrs uzvarētājs ir Donalds Trumps, tāpēc, ka viņš ir iznācis kā tāds, teiksim, miera vēstnesis, kurš grib panākt mieru. Kas ir zaudētāji? Zaudētāji ir Ukraina, jo nekāda blokāda nav izdevusies, un zaudētāji šobrīd ir Eiropas Savienības dalību valstu līderi, tāpēc, ka, lai kā viņi centās šajā iepriekšējā nedēļā rakstīt dažādus memorandus, dažādus paziņojumus, dažādus attiecīgi, ka Eiropas interesēm ir jābūt pārstāvētām, nekas no tā nenotika. Nekādas Eiropas intereses netika pārstāvēts, nekādas Ukraiņu intereses netika pārstāvēts. Labdien, Arnold! Labdien, Raimond! Ko mēs turpinām mūsu raidījumu sēriju par Ukrainu. Iepriekšējā raidījumā mēs runājām, vai, teiksim tā, iepriekšējos raidījumos mēs runājām pirmkārt par to, vai miers vispār iespējams Ukrainā šogad. Tad iepriekšējā nedēļā mēs runājām par Donaldu Trumpu un Vladimiru Putina tikšanos Aļaskā. Tad mēs runājām pirms šī tikšanās notika. Tagad mēs varam jau kaut kādas secinājumus izdarīt. Ja? Un, protams, kā vienmēr, es domāju, tā ir pareiza tāda taktika no mūsu puses, ka mēs uz karstām pēdām neko nesakam, mēs pagaidām, kamēr, tā teikt, nosēžas putekļi, kamēr kaut kādi fakti tiek apstiprināti vai tieši otrādi netiek apstiprināti. Un tad mēs, principā, varam kaut kādu viedokli izteikt. Bet ir pilnīgi skaidrs, ka notikumi risinās ārkārtīgi strauji. Šodien es vienkārši mēģināšu pietiekami īsi koncentrēti, varbūt pastāstīt, kas tad īsti noticis, kādas sekas varētu būt Eiropai, Latvijai, pasaulē no šīs piektdienas tikšanās. Pirmkārt, sāksim ar to, ka ļoti daudzi spēki un arī cilvēki gan Eiropā, gan ASV līdz pēdējiem cerēja, ka Vladimirs Putins neaizlidos uz Aļasku. Viņi cerēja, ka tikšanās nenotiks. Viņi cerēja, ka bija pat tādi, piedod, stulbi raksti par to, ka tagad Trumpam vajadzētu arestēt Vladimiru Putinu, kad viņš nosēdīsies Aļaskā. Tad bija nemazāk stulbas cerības, ka tagad Trumps sadusmosies, jo lūk, viņš esot ļoti neparedzams, un tagad viņš sadusmosies, pēc 2 minūtēm izies ārā no sarunām, sarunas nenotiks, sarunas tātad praktiski tiks uzspridzinātas, ja? Un nekāda vienošanās nebūs, ka viņš sadusmosies, un respektīvi viss spektrs ar visām šīm te muļķībām, ja? Sākot ar to, ka neatlidos, ka sarunas nenotiks, ka Vladimiru Putinu arestēs, ka Trumps sadusmosies. Realitāte izrādījās absolūti cita. Tātad pirmkārt sāksim ar to, ka pirms vēl Donalds Trumps ceļā no Vašingtonas tātad nosēdās Ankoridžas lidostā Aļaskā, viņš piezvanīja Baltkrievijas prezidentam Lukašenko. Ļoti interesanti. Viņš dodas uz tikšanos ar Vladimiru Putinu, bet viņš piezvana Baltkrievijas prezidentam tātad Lukašenko un principā uzraksta, ka viņam ir bijusi saruna ar ārkārtīgi ļoti cienījamo Baltkrievijas prezidentu. Ja, pat cilvēki, kuri Eiropā sauc par Eiropas pēdējo diktatoru, kuri šeit mēģina visādas sankcijas ieviest, un tagad pēkšņi Trumps viņu nosauc par ļoti cienījamu prezidentu. Attiecīgi Lukašenko piedāvā tikties Minskā un piedāvā Donaldam Trumpam atlidot uz Minsku. Donalds Trumps šo uzaicinājumu pieņem.
Tātad arī ļoti interesanti, ka dažas, teiksim, stundas pirms tikšanās ar Putinu notiek šīs te zvans un saruna par Minsku kā, teiksim, iespējamo tikšanās vietu. Kam? Nu, to mēs redzēsim nākotnē. Ļoti īsi, nu, katrā gadījumā sagaidīšanas ceremonija, par to ir ļoti daudz, kas rakstīts. Man jāsaka tā, ka visu piekdienas nakti, sestdienu, svētdienu, pirmdienu, visi iespējami avoti vienkārši burbuļoja. Visi amatpersonas, eksperti un neeksperti, visi izteica savu viedokli par to, kas notiks tālāk par šīm sarunām. Pirmais, protams, ārkārtīgi krāšņā sagaidīšanas ceremonija. Sarkanais paklājs, Donalds Trumps personīgi sagaida Vladimiru Putinu Ankoridžas lidostā. Tikai piebildīšu, ka Donalds Trumps ne pirmā, ne tagad otrās prezidentūras laikā nevienu personīgi lidostā nav sagaidījis. Visi tie, kas ir braukuši jebkādā situācijā pie viņa, viņš sagaidījis tos uz Baltā nama sliekšņa, noteikti ne lidostā. Tātad Vladimirs Putins ir pirmais un šobrīd vienīgais līderis valsts, kurš tiek sagaidīts personīgi lidostā. Sarkanais paklājs. Un tālāk interesanti, ka Vladimirs Putins iekāp tātad limuzīnā pie Donalda Trumpa, kas principā ar protokolu arī nav nepieciešams. Tas nozīmē vienu, ka viņi šīs 10, 15, varbūt 20 minūtes, kamēr viņi devās no lidostas uz sarunu vietu, uz militāro bāzi, bija absolūti vieni. Bez palīgiem, bez tulkiem. Tātad pilnīgi iespējams, ka šajās 20 minūtēs arī tika ļoti īsi koncentrēti panāktas kaut kādas vienošanās par šiem svarīgākajiem punktiem. Mēs to nezinām. Un iespējams nekad neuzzināsim. To mēs varēsim tikai redzēt un just pēc dažādu darbību konteksta. Ja? Tātad viņi bija vieni. Otkārt, Vladimirs Putins nodemonstrē, ka viņš pārvalda angļu valodu pietiekami labā līmenī. Līdz ar to viņam tulks nav nepieciešams. Ja? Tātad ļoti vēl viens svarīgs moments. Sarunas ilga 3 stundas. Tātad no Krievijas federācijas puses prezidents Putins, ārlietu ministrs Lavrovs un tātad Krievijas prezidenta palīgs Ušakovs. No ASV puses prezidents Donalds Trumps, tātad valsts sekretārs Rubio un pārstāvis Stīvens Vitkovs, kas tieši arī bija Maskavā un runāja ar Vladimiru Putinu daudzas reizes. 3 stundas. Jā, pusdienas netika ēstas, jā, pārējie delegācija locekļi nepiedalījās tālākās sarunās, bet notika preses konference, un ļoti interesanti, ka preses konference ilga apmēram 12 minūtes, no kurām 8 minūtes runāja Vladimirs Putins un 4 minūtes runāja Donalds Trumps. Un tātad šajā preses konferencē Vladimirs Putins runāja pirmais, Donalds Trumps otrais. Tātad, no tās visas informācijas gūzmas, kas ir mūsu rīcībā, mēs varam konstatēt to, ka kādi tad varētu būt šie te momenti. Pats Donalds Trumps uzreiz pēc tikšanās principā raksturoja šo tikšanos kā ārkārtīgi veiksmīgu. Viņš noraksturoja šo tikšanos, kā novērtēja šo tikšanos pēc 10 baļu sistēmas ar 10, tātad izcili. Viņš novērtēja to, ka praktiski šobrīd vienošanās nav panākta, bet abas valstis ir ļoti tuvu, lai sasniegtu vienošanos. Un kāda varētu būt un kādi bija šie galvenie vienošanās punkti. Tātad, pirmkārt, protams, ir runa par to, ka no Krievijas federācijas puses, tātad, pirmkārt, Ukraina nekad nekļūst par NATO dalību valsti. Otrkārt, Ukraina atstāja arī tās Donbasa teritorijas, tātad Doņetskas un Luganskas apgabalā, kuras vēl nav šobrīd Krievijas federācijas bruņoto spēku kontrolē. Treškārt, tātad Krīma tiek atzīta kā Krievijas federācijas teritorija. Ceturtkārt, jautājums par krievu valodas statusu Ukrainā. Piektkārt, jautājums par krievu pareizticīgās baznīcas statusu Ukrainā. Tātad, visi šie jautājumi tika izrunāti. Protams, noteikti tika izrunāti arī citi jautājumi, kas skar tātad ekonomiskos sakarus, kas varētu skart arī tātad kopējus projektus Arktikā, jo nepavēlti tātad šī tikšanās notika Aļaskā un Ankoridžā, un praktiski tātad tas, ko Donalds Trumps arī paziņoja, ka
Un te, manuprāt, ir ārkārtīgi bīstama lieta Eiropai un Zeļenskim. Viņš paziņoja, ka viņš ir praktiski izdarījis visu, ko viņš varēja, lai sasniegtu mieru. Otrakārt, tagad viss ir atkarīgs no Zeļenska, respektīvi Arnolds. Manuprāt, tas ir tā, ja Zeļenskis un Eiropa nepieņem attiecīgi šos te noteikumus, tad Donalds Trumps ar mierīgu sirdi nozīmēs viņus pa vainīgiem. Tātad viņš apmēram varētu tā definēt, ka viņi ar Vladimiru Putinu izdarīja visu, lai miers tiktu sasniegts, bet, ja Zeļenskis un Eiropa negrib šo mieru, tad tālāk Zeļenskis un Eiropa var tālāk karot. ASV izstājās no šī procesa. Tātad tas ir perfekts, manuprāt, perfekts slasts priekš Zeļenska un Eiropas. Jūs negribat mieru, uz redzēšanos, tātad, jā, gribat pirkt ieročus, mēs jums ieročus pārdosim, bet uz kādu tālāko, teiksim, sadarbību jūs varat necerēt. Tātad ir vēl viena lieta, jāsaprot pēc šīm sarunām, ka uz šo brīdi mēs vēl nevaram, kamēr mēs runājam, mēs vēl nezinām, kā beigsies pirmdienas sarunas Vašingtonā. Tātad Donalds Trumps pēc šīs sarunas momentāli sazvanīja gan Zeļenski, gan attiecīgi Eiropas valstu līderus, NATO ģenerālsekretāru. Un šobrīd, tātad pirmdien, visi šie cilvēki, Zeļenskis, Lielbritānijas premjers Starmers, Vācijas premjers Merz, Itālijas premjerministra Meloni, Somijas prezidents Stubbs, NATO ģenerālsekretārs Rūte un Eiropas komisijas vadītāja von der Leyen ir Vašingtonā. Kā tas viss izvērtīsies, kamēr mēs ar tevi šodien runājam, mēs vēl nezinām, to mēs redzēsim vēlāk, un noteikti tam būs ļoti svarīgas sekas, bet tas, ko saka Donalds Trumps, tātad ir pirmkārt, Zeļenska vietā viņš pieņemt šos noteikumus, otrkārt, Krievija ir milzīga valsts, un Krievijai ir potenciāls, un Ukrainai nav šī potenciāla. Treškārt, viņš dod saprast, ka Zeļenskim ir vismaz jāatsakās no Krimas un jādefinē, ka Ukraina nebūs NATO dalība valsts. Un, principā, Zeļenska vietā viņš šos noteikumus pieņemt. Tātad, manuprāt, tas ir tāds ļoti spēcīgs spiediens, ka, ja tu negribi pieņemt vai nepieņemt, tu esi suverēna valsts, bet sekas būs dramatiskas. Tātad ir jāizvēlas. Manuprāt, šeit vēl mums ir ļoti īsi jāpaskaidro daži mīti, kas šeit Latvijā un ir Eiropā klejo. Pirmais mīts, ko pēc šīm sarunām pārmeta Donaldam Trumpam, ka viņš ir nodevis Ukrainu un Eiropas sabiedrotu. Donalds Trumps no pašas prezidentūras sākuma ir definējis, ka tas nav Donalda Trumpa karš. Tas nav Amerikas karš. Tas ir Baidena administrācijas, demokrātu partijas un globālistu karš. Un viņu uzdevums ir nevis turpināt kaut kādu veidu demokrātu politiku, bet viņi interesē miers. Es piekrītu, viņi interesē miers pa katru cenu, uz Ukrainas rēķina, uz Eiropas Savienības rēķina, bet tas ir tas, kas viņu interesē. Tātad tas ir pirmkārt. Viņš neuzskata šo karu par ASV karu. Otrkārt, Ukraina un Ukrainas konflikts nekādā gadījumā nav ASV prioritāte. Mēs par to tev jau runājam, bet vēlreiz ļoti īsi. Kādas ir ASV prioritātes ārpolitikā un iekšpolitikā? Pirmkārt, tas ir jautājums par Ķīnas Tautas Republiku, par gaidāmu sacensību Klusajā okeānā. Tātad gan Taivānas jautājums, Japāna, Dienvidkoreja un tā tālāk. Tā ir pirmā lielā prioritāte. Otrā lielā prioritāte – Tuvie austrumi, Izraels liktenis, Irānas kodola programma. Plašākie Tuvie austrumi. Tā ir otra liela prioritāte. Trešā lielā prioritāte – Arktikas apgūšana, ekonomiskā attīstība. Ceturtā lielā prioritāte – cīņa ar nelegālo migrāciju, cīņa ar etnisko organizēto noziedzību Amerikas Savienotās valstīs, Meksikas robežas bloķēšana, Meksikas un ASV robežas bloķēšana un iespējams konflikts ar narkokarteļiem Meksikas ziemeļos. Ukraina nav pat pirmajā trīniekā, četriniekā, pieciniekā. Tātad secinājums, Donalds Trumps nevienu nav nodevis, tas ir Baidena karš, tas nav Amerikas karš, un Donalds Trumps ir nolēmis šo karu pabeigt. Tātad nākamais. Donalds Trumps ir nodevis savus Eiropas NATO sabiedrotos. Tie nav nekādi sabiedrotie. Tie nav nekādi Donalda Trumpa sabiedrotie. Lielākā daļa no šiem te cilvēkiem, sevišķi Makrons, darīja visu, lai kaitētu Donaldam Trumpam pirmajā prezidentūras termiņā
viņi darīja visu, lai Donalds Trumps nekļūtu par ASV prezidentu. Tie ir politiskie un ideoloģiskie ienaidnieki. Tātad gan Starmers, gan Merts, gan Polijas Tusks, gan Francijas Makrons, tie visi ir Donalda Trumpa politiskie un ideoloģiskie ienaidnieki, un līdz ar to Donaldam Trumpam nav nekādu pienākumu pret viņiem. Un Donaldam Trumpam nav nekāda vispār politiska nepieciešamība kaut kādā veidā šos cilvēkus glābt un kaut ko darīt viņu labā. Tātad vēl viens smīts, ka tie ir sabiedrotie, tie nav nekādi sabiedrotie. Tālāk. Tad, kad daži šeit Latvijā un arī Merts saka, Donaldam Trumpam vajag pievienoties demokrātijas nometnē. Arnold, tu kā uzņēmējs, pasaka mums, kas kuram var pievienoties. ASV ar 340 miljoniem iedzīvotāju, kas ir vairāk nekā visu to valstu iedzīvotāju, kas ir Vašingtonā pirmdien, ar 24% no pasaules iekšzemes koproduktu un visai pārējai, teiksim, šeit Eiropas valstīm, kas ir Vašingtona visām kopā, ir mazāk nekā ASV, ar militāro budžetu, kas ir 3 reizes lielāks nekā visu Eiropas šo te valstu, kas ir Vašingtona militārais budžets, ar militārām spējām, bez kurām Eiropa vispār neko nevar panākt. Kuram jāpievienojas, jautājums? Kuram tad ir reālais spēks un reālā ietekme? Ne jau Eiropai, bet Amerikas Savienotām valstīm. Un viss šīs runas, ka Eiropa tagad varētu tātad apgādāt Ukrainu, ka Eiropa tagad varētu visu dot Ukrainai, Eiropa neko nevar. Viņai nav šāda iespēja, ne militāro spēju, ne finansiālo spēju. Viņa nevar to ilgi pavilkt. Manuprāt, no manas puses noslēgumā ir pilnīgi skaidrs, kas tad ir uzvarējis un kas ir zaudējis šajās sarunās Ankoridžā piekdien. Uzvarētājs neapšaubām Vladimirs Putins, tāpēc, ka pirmkārt viņš ir ticies visaugstākā līmenī ar visnozīmīgāko pasaules un NATO dalību valsti. Viņš ir ar pompu sagaidīts lidostā. Attiecīgi ir parādīts, ka nekāda starptautiskā izolācija neeksistē, un principā es pat varu pateikt vairāk. Krievija nekad nav bijusi starptautiski izolēta. Tas viss bija, teiksim, rietumu liberāļu tāda vēlmi domāšana, jo mēs ļoti labi zinām, ka Putins bija gan Ķīnā, Mongolijā, Vietnamam. Krievijas federācija notika ļoti daudz dažādu fórumu, kur piedalījās 30, 40, 50 valsts no Āfrikas, Latīņa Amerikas, Arābu Emirātiem, Arābu pasaules. Irānas. Tātad lielākā daļa pasaules turpināja kontaktus ar Krieviju kā parasti. Tikai Rietuma Eiropa un Eiropa neturpināja un centās izolēt Krieviju. Tagad, ja ASV turpinās savus biznesa projektus Arktikā un citur ar Krievijas federāciju, tad Eiropa var, kā Fonda Ļēna teica, 19. sankciju paketi ieviest. Bet ja tātad ASV savus sankcijas mazinās, un ir runa arī par to, ka, teiksim, arī atgriezīs iesaldētos Krievijas līdzekļus apmēram 300 miljārdu eiro apmērā. Tātad, manuprāt, šīm te Eiropas sankcijām vispār nav nekādas sekas un nekāda nozīme. Pats fakts, ka tā ir 19. sankciju pakete, 19. Ja? Parāda, ka nekāda liela jēga no šīm te sankcijām nav. Tātad, noteikti mums vajadzēs turpināt šo sēriju, tāpēc, ka pirmdien šīs sarunas notika. Donalds Trumps paziņoja, ja viss būs kārtībā, tad piekdien varētu notikt jau trīspusējs samits Donalds Trumps, Vladimirs Putins un Vladimirs Zeļenskis, kur tiks parakstīts miera līgums. Trumps arī mainīja savu nostāju pret vispār šo procesu, tātad viņš paziņoja, ka nepieciešams miera līgums, nevis uguns pārtraukšana vai pamieris, tātad tikai miera līgums, tātad praktiski viņš atbalsta Krievijas federācijas pozīciju, tātad no sākuma jau ir visaptvarošs miera līgums, un tad attiecīgi tieši šīs detaļas izstrādāts, nevis otrādi, uguns pārtraukšana, un tad sākās kaut kādas sarunas. Kāpēc Krievijas federācija pret uguns pārtraukšanu? Tāpēc, ka tas nozīmētu, ka rietumi varētu šajā periodā turpināt apgādāt Ukrainu ar ieročiem un militāriem spējām. Ukraina varētu mobilizēt vēl vairāk tātad karavīru. Ukraina varētu atpūtināt savus karavīrus, pievilkt rezerves, un principā karš turpinātos ar jaunu spēku. Un šobrīd, patīklis kādam vai ne, bet Krievijas federācija ir pārsvars frontē. Krievijas federācija
lēnām, bet metodiski dodas uz priekšu Ukrainā. To mēs arī ar tevi esam runājuši. Tāpēc, Arnold, ir jāsaprot, ka ir, protams, ļoti daudz cilvēku, kas grib šo miera procesu torpedēt, tie, kas vēlas, lai miers Ukrainā nebūtu, bet, manuprāt, risks Zeļenskim un šiem te Eiropas līderiem ir tāds, ka pirmkārt tas varētu novest pie tā, ka Ukrainas fronte sabrūk, jo Eiropa nespēs kompensēt ASV militāro, finansiālo un ekonomisko un politisko palīdzību. Otrkārt, tas varētu nozīmēt to, ka ja Eiropa investēs vēl vairāk līdzekļu Ukrainas jautājumā, tas izraisīs aizvien lielāku neapmierinātību Eiropas valstīs, kas nozīmēs savukārt, ka tādas partijas kā Alternatīva Vācijai, tātad Nigela Faragea reformu partija, vēl citas līdzīga veida partijas, tātad Donalda Trumpa sabiedrotie, gūs vēl lielāks panākums. Un, principā, tīri politiski pārtrauks palīdzību Ukrainai un būs Donalda Trumpa sabiedrotie. Tātad, kā mēs jau teicām, viens no uzvarētājiem ir Vladimirs Putins, otrs uzvarētājs ir Donalds Trumps, tāpēc, ka viņš ir iznācis kā tāds, teiksim, miera vēstnesis, kurš grib panākt mieru. Kas ir zaudētāji? Zaudētāji ir Ukraina, jo nekāda blokāda nav izdevusies, un zaudētāji šobrīd ir Eiropas Savienības dalību valstu līderi, tāpēc, ka, lai kā viņi centās šajā iepriekšējā nedēļā rakstīt dažādus memorandus, dažādus paziņojumus, dažādus attiecīgi, ka Eiropas interesēm ir jābūt pārstāvētām, nekas no tā nenotika. Nekādas Eiropas intereses netika pārstāvēts, nekādas Ukraiņu intereses netika pārstāvēts. Donalds Trumps vienkārši parādīja viņiem viņu vietu, ka viņi vienkārši nav spējīgi, viņiem nav spēka, viņiem nav psiholoģiskas izturības, viņiem nav spēka, viņi paši neko negrib un paši arī neko nevar. Viņiem ir nepieciešama ASV, lai kaut ko darītu. Un visi saprot, ka bez ASV viņi neko nespēs izdarīt. Un, protams, ka uzvarētāji ir arī Donalda Trumpa sabiedroti Eiropā. Tātad, kā es jau teicu, šo sabiedroto kļūst aizvien vairāk, viņi kļūst aizvien spēcīgāki. Polijas prezidents, pat ievēlētais ir Donalda Trumpa sabiedrotais Čehijas premjers Babišs, kurš visticamāk uzvarēs septembrī Čehijas parlamenta vēlēšanās, ir Donalda Trumpa sabiedrotais. Es pat nerunāju par Viktoru Orbānu un citiem. Tātad, ja Eiropa turpinās un nepiekritīs šiem miera noteikumiem, tāda Eiropa, manuprāt, gaida un Ukraina gaida iespējami frontes tālāka virzība uz rietumiem, tālāka politiska turbulence Eiropā. Tāpēc, ka es atgādināšu tikai, ka visi šie cilvēki, kas no Eiropas puses ir Vašingtonā, viņi ir ārkārtīgi nepopulāri savās valstīs. Ārkārtīgi nepopulāri. Tikai viens piemērs, kanclers Mercevis, nepopulārākais premjers, kanclers, premjerministrs, kanclers, Vācijas kanclers visā Vācijas jaunāko laiku vēsturē. Viņš vēl nav paspējis, teiksim, degunu apsildīt šajā amatā, bet viņš jau ir pats nepopulārākais. Tātad šāds ir fons, Arnold. Skaidrs, ka skatīsimies, kas notiks šonedēļ. Pirmdienas sarunas Vašingtonā, kāds būs rezultāts, šobrīd mēs to vēl nevaram pateikt, jo mēs runājam nedaudz pirms attiecīgi šo sarunu rezultātu. Bet tātad, ja viss būs normāli, tad mēs jau piekdien varam gaidīt miera parakstīšanu, kara beigu Ukrainā. Ja nē, karš turpinās, Donalds Trumps un ASV iziet no šīta procesa, Eiropa un Ukraina paliek 1-1 ar ne tikai Krievijas federāciju, bet pret Ķīnas Tautas Republiku, pret Donalda Trumpa administrāciju un pret visām šīm spēcīgajām Donalda Trumpa sabiedroto politiskajām partijām Eiropā. Un arī Ķīnas Tautas Republika ir atbalstījuši miera procesu. Ķīnas Tautas Republika ļoti atzinīgi novērtēja prezidenta Trumpa un prezidenta Putina tikšanos. Tā kā ir pilnīgi skaidrs, kā tā situācija virzās. Arnold, manuprāt, situācija Zeļenskim pietiekami dramatiska. Ja viņš piekrīt, tad tas varētu nozīmēt viņa politiskās karjeras beigas un arī varbūt arī daudz smagāks seks. Ja viņš nepiekrīt, tāda varētu būt situācija, ka fronte var virzīties vēl straujāk uz rietumu pusi. Krievija turpinās savu ofensīvu, ASV vairs neatbalstīs Ukrainu un Eiropu. Tavs vērtējums? Jā, tu pietiekami skaidri izklāstīji visu reālo situāciju šodienas. Mans viedoklis ir sekojošs, ka
Šeit ir jautājums par Krievijas izvirsītajiem nosacījumiem miera noslēgšanai. Un jautājums ir, vai šajā situācijā Ukraina, Eiropas Savienības valstis kopā ar Ukrainu var tirgoties par kaut kādiem nosacījumiem. Ja? Pirmais ir teritoriālais jautājums. Ja? Es domāju, ka Krimu Ukraina nekad neatgūs. Tā ir realitāte. Tad varbūt jautājumi, tirgošanās par citiem nosacījumiem, ja? Vai tas vispār ir iespējams, vai šie nosacījumi ir galīgi un kategoriski no Krievijas puses, par kuriem ir vienojušies ASV prezidents Trumps, Donalds un Vladimirs Putins, vai tur ir iespēja manevrēt. Ja? Tas ir vēl jautājums. Ja? Protams, ka atteikties no šiem nosacījumiem nozīmē to, ka Amerikas Savienotās valsts pārtrauks savu tādu aktīvu palīdzību, un visiem ir skaidrs, ka Eiropa viena pat ar saviem spēkiem nespēs atbalstīt Ukrainu, tad tas nozīmē, ka Krievijas Federācijas spēki turpinās virzīties tālāk Ukrainas teritorijā. Tas var beigties traģiski. Ja? Manuprāt, situācija ir ļoti sarežģīta. Es domāju, ka tomēr Volodimirs Zeļenskis un Eiropas Savienības līderi centīsies kaut kā tirgoties par šiem nosacījumiem, lai parakstītu šo miera līgumu ar Krievijas Federāciju. Jo pretējā gadījumā tā situācija var izvērsties ļoti dramatiski, un es pieļauju, ka var arī tikt ierauts arī kaut kādas Eiropas Savienības valsts šajā konfliktā. Ņemot vērā to, ka pēdējās ziņas man ir, kad Vācijas valdība, pastiprināti pārabruņo Bundesvēru, ja, tad pilnīgi pārabruņo, ja, visu. Tad skaidrs, ka Eiropas valsts gatavojās iespējamam arī kaut kādam konfliktam, lai kaut kā aizsargātu savas teritorijas. Cerēsim to, ka pie kaut kādiem nosacījumiem tiks panākts šis miera līgums, miera noslēgšana. Jā, Arnold, paldies tev par viedokli. Pašā noslēgumā preses konference pagāja arī bez žurnālistu jautājumiem, un tajā preses konferencē Vladimirs Putins uzaicināja Donaldu Trumpu apmeklēt Maskavu. Nākamā tikšanās tātad Maskava. Redzēsim, kas būs tālāk. Katrā gadījumā mums visticamāk vajadzēs reaģēt uz visiem šiem notikumiem, jo šis ir ārkārtīgi vēsturisks laiks. Sekas būs ilglaicīgas gan pasaulē, gan Eiropai, gan arī Latvijai. Tas ir viss, ko es šobrīd varu pateikt. Paldies tev, uz redzēšanos. Paldies!